Nu, jau es esmu Austrālijā. Es sāku apkārt staigāt pa veikaliem. Nu, veikalos īstenībā tur diži lētāks arī nekas nebija. Jā, bet, nu, tomēr šis tas sanāca. Pēc tam es paņēmu mašīnu uz īri, pavizinājos ar to mašīnu, un te es sapratu vienu, jā, kad iespējams, ja es būtu bišķiņ vairāk sagatavojies, jā, un būtu kaut kādu maršrutu izstrādāt un tā tālāk, būtu varbūt bišķiņ interesantāk, jā, bet sakarā ar to, ka tā bija diezgan tāda spontāna ideja uz turienu braukt, jā, tad arī maršruta nekāda nebija. Un tā, kad es paņēmu to mašīnu, es sapratu vienu, ka es izbraucu ārā no Melnburnas, jā, praktiski paiet 15 minūtes un nekas nav apkārt. Viss, nu, respektīvi, tur viss beidzās. Jā, tāda sajūta, jā, ka tu spēlējies izgājis ārā no uzzīmētās grafikas. Nekas vairs nav. Lūk. Un tā es pavizinājos apkārt pa to Melnburnu, tur paskatījos tur kaut kādu labāku rajonu, kaut kādu sliktāku rajonu, aizbraucu līdz ūdenim, šur tur. Izbraukājos tur ar velosipēdu apkārt pa to pilsētu, kā izrādās, es par to arī nezināju, tur ir kinostudija, jā, un tādī kinostudijā uzņemās viskaut kādas filmas, ko pēc tam Holivudā mēs skatāmies. Tas pats King Kongs izrādās, daļa no viņa bija uzņemta Melburnā, jā, un tur vēl bija palikusi tur tā King Konga roka, jā, un varēja nofotografēties, varēja ierāpties iekšā tajā rokā, nofotografēties, un pēc tam viņa aizmugurē tur bija zaļais ekrāns, un pēc tam viņa uztaisīja tā, it kā tev aizmugurē būtu Ņujorka, ja, un tu tur pie tā King Kong, nu, forša fotografija tāda sanāca, ja. Vēl pie viņiem ir tāds debesis skrāpis, ja, un viņiem bija tāda atrakcija, bija saucās kaut kas out of age vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Un tur ir tā, ka tur ir stikla tāda istaba, tu ieej iekšā tādā stikla istabā, un tā stikla istaba no tā debesis skrāpja izbrauc ārā, un pēc tam vienā mirklī tā uz priekšu tāda noliecās, ja? Un tu tā, it kā izkritīs ārā. Nu, tādas interesantas emocijas, godīgi sakot, ir, jā. Lūk. Un tagad es tur biju izpriecājies, visu aizbraucu vēl uz Filipu Ailandu, jā, tur paskatīties pingvīnus, tur tādi pingvīni dzīvo Austrālijā, ko es arī nezināju, bet Austrālijā dzīvo apmēram šitik te liela pingvīni, jā, un viņiem notikās kaut kāda tur baigā dabas katastrofa, kad nafta izlēja ārā no kuģiem, un visi tie pingvīni bija tajā naftā. Un viņus sāka mazgāt nost, un tie pingvīni sāka mirt nost pēc tam, ja? Un izrādās, viņi mira nost nevis no naftas, bet tāpēc, kad viņi bija nomazgāti. Jo tad, kad viņus mazgāja, kopā ar to naftu nomazgāja nost arī viņiem to aizsargslāni, ja? Un visi tie labdarības cilvēki, kas bija, vai ne, viņi adīja priekš pingvīniem džemperus, ja? Un vienmēr sakot, varēja nopirkt, tur bija tajā Filipa Ailandā, bija tur tas suvenīru veikals, jā, un tur varēja nopirkt pa godu tam notikumam, kas tur bija, vai ne, varēja nopirkt pingvīnu, kas ir džemperi, un reāli tur bija fotogrāfijas, kur staigāja tie pingvīni tajos džemperos, lai viņi nenomirtu un nenosalt, kamēr viņiem neatjaunojās tur tas tauku kārti kaut kāda apkārt tur un tā tālāk. Ķengūrus aizgājām paskatīties, vai ne, priekš manī tā bija pirmā dzirdēšana, redzēšana, es nekad nebija iedomājies, kā ķengūri atpūšās, nu, no vārda principā nekad. Un tagad es ieraudzīju, ka viņi guļ tāpatās kā cilvēks pie televizora vienkārši, vai ne, nu, tas bija kronis visam, viņš jā, uz sāniem guļ tā, zinu, un skatās uz tevi. Nu, baigi interesanti viss tā savvaļas dzīve, kas tur bija. Bet visam labam pienāk beigas, jā, un vajadzēja doties atpakaļ uz mājām.